aizver acis un ļauj sev ienirt šajā dziļajā, dziedinošajā telpā. Veic dziļu ieelpu caur degunu un lēnu atslābinošu izelpu caur muti. Ar katru ieelpu, izelpu atlaid visu to, kas šobrīd vairs tev nekalpo, ko vairs nav tev nepieciešams nest. Ļauj elpai kļūt mierīgai, plūstošai, dabiskai. Ar katru ieelpu tu ieelpo mieru, ar katru izelpu tu atlaid spriedzi. Sajūti savu ķermeni, atslābini to, atslābini pieri, galvas mataino daļu, acis, žokli. Sajūti, kā ar katru ieelpu un izelpu nolēžas tavi pleci. Tie kļūst viegli. Rokas, plaukstas, pirksti atslābst. Tavas krūtis atveras. Tava elpa plūst brīvi. Saules pinums atslābst. Gurni, kājas, pēdas atslābst. Tu esi šeit, savā ķermenī, drošībā. No augšas uz tevi plūst gaisma, silta, spoža. Radītāja, debesu tēva enerģija. Ar katru elpas vilcienu tā piepilda tevi ar mieru un patiesību. Un sajūti, kā pa pēdām no zemes paceļas dziļa, stabila, droša enerģija. Tas ir zemes mātes spēks, kas tevi notur un atbalsta. Un šīs enerģijas satiekas tavā sirdī. Tu esi līdzsvarā. Tu esi savā sirds centrā. Ap tevi nostājas dievišķās gaismas būtnes. Tavi gidi, pavadoņi, apgaismotie skolotāji. Viņi tur telpu, drošu, patiesu, cietinošu. Viņi aizsargā šo telpu, un šajā laukā drīkst atrasties tikai 100% dievišķās gaismas būtnes. Kristus mīlestības enerģija sāk ieplūst tavā sirdī, nesot piedošanu, skaidrību un patiesību. Un līdzās plūst Marijas Magdalēnas maigā, dziļā klātbūtne. Viņa atver tavu sirdi, cietinot ievainojums. Un tagad šeit, šajā drošajā telpā, tu satiecies ar šo enerģiju. Starp upuru un tirānu, starp upuru un glābēju. Un klusumā pie sevis saki: es redzu tevi, un es redzu, kas bija starp mums. Es redzu, ka tu raidīji to,
kas ir manī. Es to redzu. Es uzņemos par to atbildību. Es pateicos par spoguļošanu. Tad šeit un tagad es šo enerģiju atbrīvoju. Atbrīvoju. Un vēl ievelc dziļas garas ieelpas un garas atslābinošas elpas. Un pamani, kā šī enerģija atbrīvojas. Ja tur un tad viņa tev spoguļoja, tad šeit un tagad tu viņu vari atbrīvot un pateikties viņai par to. Atkārto pie sevis. Es pateicos par pieredzi. Es to pieņemu par tādu cenu, kādu man nācās samaksāt. Es dzēšu konceptu par sevi. Integrēju visu kā pieredzi. Un es pārinstalēju savu sistēmu. Es palaižu visumā starp mums taisnīgu energoapmaiņu pēc Dieva likuma. Es piedodu sev, es pasakos par pieredzi, es to pieņemu un atzīstu. Es atdodu tev atpakaļ visu to, kas pieder tev. Tavas emocijas, tavu vainu, tavu apjukumu, tavas dusmas, tavas sāpes. Es to visu atdodu tev ar cieņu. Un šeit un tagad es varu un es atbrīvoju sevi. Atbrīvoju. Veic garas izelpas un dziļas ielpas. Un atbrīvo to, atlaid to, pasakies par pieredzi. Tu to vari un ļauj sev atbrīvot šeit un tagad. Un atkārto pie sevis. Es pieņemu atpakaļ to, kas ir mans, manu balsi, manu skaidrību, manas sajūtas par to, kas ir patiesa. Un es redzu, ka es sāku šaubīties par sevi. Es redzu, ka es attālinājos no savas patiesības. Bet tagad es izvēlos atgriezties pie sevis. Es uzticos tam, ko es jūtu. Es uzticos tam, ko es redzu. Es uzticos sev. Un tā tas ir. Es pateicos par pieredzi. Es to pieņemu par tādu cenu, kādu man nācās samaksāt. Es dzēšu konceptu par sevi, integrēju visu kā pieredzi un pārinstalēju savu sistēmu. Es palaižu starp mums taisnīgu energoapmaiņu pēc Dieva likuma. Es piedodu sev, es pasakos par pieredzi, es to pieņemu un atzīstu. Un sajūti, kā tavā sirdī iestājas miers. Kā tava enerģija kļūst tīra, līdzsvarota, tava. Marijas Magdalēnas un Kristus enerģija tevi cietina. Ar katru ielpu izelpu sajūti to, pamani to,
tavas šūnas cietinās, kā tavs sāpju ķermenis cietinās, visos līmeņos, dimensijās un laika līnijās, šeit un tagad. Kā šī cietinošā enerģija tev attīra. Tu vairs neesi upuris, tu vairs neesi glābējs, tu vairs neesi tirāns. Tu esi apzināta būtne savā spēkā. Pasakies šīm lomām, pasakies par šo noieto pieredzi. Un paskaties, ko viņa tev ir devusi, izejot cauri savai dzīvei. Ar pieņemšanu, ar apzināšanos un ar pateicību. Paliec šajās sajūtās vēl kādu brīdi. Tu esi atgriezusies pie sevis. Tu esi brīvs, brīva. Tu esi savā patiesībā. Pateicība visiem apgaismotiem skolotājiem, gidiem, pavadoņiem, debesu tēvam, zemes mātei, Kristus un Marijas Magdalēnas cietinošajām enerģijām. Pateicība par šo veltīto laiku sev. Un kad esi gatavs, veic dziļas ieelpas un izelpas. Atgriežot sevi savā ķermenī ar pateicību sev par veltīto laiku. Un paliec šajā sajūtā vēl dažus mirkļus,